Sveiki! Mans vārds ir Jānis, un šodien sāksim ceļojumu analogās fotogrāfijas pasaulē. Fotografēšana jau kādu laiku esmu stūlis, un esmu šeit, lai ar jums dalītos pieredzē, pastāstītu dažādus tips un triks, kā arī kopā testētu un apskatītu filmu kameras. Šajā epizodē iepazīstināšu jūs ar filmu kameru pamatparametriem, kā slēdžu ātrums, diafragmas atvērums un gaismas jūtība jeb ISO, kā arī runāsim par ekspozīciju 3 stūri. Nu, tad sākam! Slēdžu ātrums ir viens no galvenajiem parametriem, kas ietekmē attēla asumu un kustības sajūtu fotogrāfijā. Tas nosaka, cik ilgi gaisma var iedarboties uz filmu. Tās ir kā durvis, kuras uz brīdi atveras, lai ielaistu gaismu tumšā telpā. Jo ilgāk tās ir atvērtas, jo vairāk mēs redzam. Tajā mirklī arī notiek visa maģija, un gaisma caur objektīvu iespīd kamerā un nonāks filmas. Jo ilgāk tas notiek, jo vairāk informācijas filma uzņem. Ja tas notiek pārāk īsu laiku, tad pastāv iespēja, ka filma nebūs pietiekami izgaismota. Bet, ja pārāk ilgu, tad filma būs pārgaismota. Slēdžu ātrumu mēra sekundēs vai sekundes daļās. Piemēram, 1/500 nozīmē īsu ekspozīcijas laiku, kas palīdz sasaldēt kustību, ideāli sporta vai kustīga objekta fotogrāfijā. Garāks ekspozīcijas laiks, kā 1 sekundi vai vairāk, radīs plūduma efektu, kas ir noderīgs ainavu vai nakts fotogrāfijās. Taču der zināt, ka mirklī, kad slēdža aizkars ir atvērts, tas ielaiž iekšā visu. Un, ja fotogrāfs pakustinās kameru, tad bilde var būt neasa un izplūdusi. Tāpēc ir svarīgi, lai ekspozīcijas laiks ir atbilstošs situācijai un fotogrāfa spējām noturēt kameru nekustīgi. Man zelta likums būtu, ja ir iespējams, tad nepieciešams pieturēties pie slēdža ātruma no 1/60 uz augšu. Tas varētu nebūt iespējams sliktākos gaismas apstākļos, bet tāpēc mums var palīdzēt vairāk atvērta diafragma vai gaismas jūtīgāku filmu. Tātad rezumē, lai iegūtu asāku kadru, izmantojam ātrāku ātrumu, 125 un uz augšu. Ja gribam radīt kādu izplūdumu efektu fotogrāfijā, tad 1/3 un ilgāku laiku. Gribu atgādināt arī, ka katrai situācijai un katram skatījumam ir savs atbilstošais slēdža ātrums, un tas ir fotogrāfa ziņā izdarīt pareizo izvēli. Diafragma ir mehāniska daļa objektīvā, kas regulē gaismas daudzumu, kas nonāk uz kameras sensora vai filmas. To var salīdzināt ar acu zīlīti, kas paplašinās vai sašaurinās, lai pielāgotos dažādiem apgaismojuma apstākļiem. Diafragma izsaka kā F vērtība, piemēram, F1.8 vai F8, un tas apzīmē attiecības starp objektīvu fokusa attālumu un diafragmas atveres diametru. Zemāks F vērtības nozīmē plašāku diafragmas atvērumu, savukārt augstāks vērtības – šaurāku. Šeit dar atcerēties, ka mazāks cipars būs lielāks atvērums. Un kāpēc tā? Jo mēs fokālo attālumu dalām ar diafragmas atvērumu. Piemēram, dalot 50 ar 1,8, mums rezultāts būs kaut kur 27. Bet dalot 50 ar 8, rezultāts jau būs tikai 6,25. Un tas, ko mēs beigās iegūstam, ir tas, cik liels ir tas mazais caurums, caur kur mums objektīvam izspīd cauri gaisma. Tātad, diafragma kontrolē gaismas daudzumu, kas nokļūst uz filmas, un ietekmē asuma dziļumu. Tas ir, cik liela attēla daļa ir fokusā. Lielāks diafragmas atvēruma vērtības kā F1.8 vai F2 nodrošina mazāku fokusu dziļumu, kas ir ideāls portretiem, kur objekts ir ass, bet fons izplūdes. Mazāks diafragmas atvēruma kā F8 vai F11 rada lielāku fokusu dziļumu, padarot asu gan priekšplānu, gan fonu, un tas ir perfektā ainamā. Bet tas gan nenozīmē to, ka fotografējot portretus ar F8 mums viss būs fokusā. Šeit lomu spēlē arī fokālais attālums. Ja tas būs plats, ja mēs ņemam platleņķi, tad vairāk no kadra būs fokusā, bet ja tas ir šaurs, tad izplūdums mums būs redzams arī pie F16. Mans ieteikums ir F vērtību izvēlēties atkarībā no situācijas un vēlamā rezultāta. Nevar iet apkārt un fotografēt visu ar F1.8, jo esi baigais bokas fans. Kāpēc? Jo viens ir tas, ka fotografējot var pazaudēt daudz detaļu. Piemēram, fotografējot portretus var gadīties, ka modeļa deguns būs fokusā, bet acis vairs ne. Un otrais, mēs tomēr šeit runājam par filmu kamerām, kurām lielākoties fokus jāizvēlās manuāli.
Rezultātā būs grūti nofokusēt, un arī tas aizņems daudz vairāk laika. Tā, un kas tad ar to fokus dziļumu, ko pieminēju sākumā? Fokus dziļums, jeb angliski depth of field, ir termins, ar ko fotogrāfija apzīmē to attēlu daļu, kur ir skaidra un asa, kamēr pārējās zonas izskatās izplūdušas vai ir nenofokusētas. Pamatojoties uz izvēlēto F vērtību, mēs iegūsim attiecīgo fokusu dziļumu. Ja, piemēram, fotografējam objektu, kas atrodas aptuveni 3 metru attālumā no kameras, un to darām ar f1,8, tad tā daļa, kas būs fokusā, būs maziņa. Bet, ja mēs to darām ar lielāku F vērtību, kā piemēram f8, tad lielāka daļa būs fokusā. Lielākoties visiem objektīviem ir neliels špikers virsū, kas atvieglos dzīvi. Redzam, ka, piemēram, ar f1,8 viss no 3 metriem būs nedaudz fokusā, bet ar f8 tā daļa, kas būs fokusā, jau ir lielāka. Pēc špikera var saprast, ka viss no 2,5 metriem līdz pat aptuveni 4,8 būs fokusā. Attiecīgi, asākas detaļas. Tāpēc arī ainavu foto visbiežāk izmanto lielāku F vērtību un šaurāku diafragmas atvērumu. Tātad, rezumē, plašs diafragmas atvērums un mazāka vērtība f1,8 līdz 4 portretiem un objektu izcelšanai, bet šaurāka diafragma un lielāka vērtība f8 līdz f16, var arī vairāk. Citiem objektīviem ir f32, derēs ainavām un kopējiem attēlām. Pirms ieslīgstam detaļās, nedaudz atskatīsimies vēsturē. Pirms ISO sistēmas ieviešanas filmas jūtība pret gaisu mērīja izmantojot divas atsevišķas skalas – asa un DIN. Tās bija dažādās pasaules vietās lietotas standarta vienības, kas palīdzēja fotogrāfiem izvēlēties piemērātāko filmu atbilstošākajiem apgaismojuma un fotografēšanas apstākļiem. ASA, jeb American Standards Association, ir ASV veidota sistēma, kas ieviesta 1943. gadā. Tā ir viegli saprotama lineāra skala, kuras vērtībai dubultojoties, dubultojas arī jūtība. DIN, Deutsche Institut für Normund, ir Vācijā veidota sistēma, kas tika ieviesta agrāk, 1934. gadā. Atšķirībā no ASA, tā bija logaritmiska skala, kura pieauga par 3 katru reizi dubultojoties gaismas jūtībai. DIN sistēma galvenokārt tika lietota Eiropā un Vācijā, bet ASA ASV. Laikam ejot, vajadzēja skaidrību. Un šeit mums palīgā nāk ISO, jeb International Organization for Standardization, kas 1974. gadā abas sistēmas apvienoja un padarīja dzīvi vieglāku visiem fotogrāfiem pasaulē. Starp citu, uz filmām vēl joprojām tiek atspoguļots abas skalas, piemēram, 200, 24, 200 ISO un 24 DIN. Tad pie zinātniskā. ISO ir filmas vai sensora jūtība pret gaismu. Zemākas ISO nozīmē mazāku jūtību, bet lielāku jūtību pret gaismu. Ar analogajām kamerām ISO ir jāizvēlas iepriekš, jo atšķirībā no digitālajām kamerām to nevar mainīt uzreiz vai kad grib. Kādu filmu izvēlējies, ar to arī jāsadzīvo. Un filmu izvēle ir atbildīgs lēmums, jo ir svarīgi jau iepriekš saprast, ko īsti plāno fotografēt. Ja dosies ceļojumā uz saulaino Grieķiju, tad labāk izvēlēties filmu ar mazāku jūtību, piemēram, 100 vai 200, bet ja plāns ir fotografēt vājākos apstākļos, piemēram, iekštelpās vai ārā, kur ir drēgns un saule uzspīd reti, tad labāk izvēlēties filmu ar lielāku ISO, piemēram, 400. Tas gan nenozīmē, ka 400 vai 800 ISO filma nebūs lietojams saulē. Pateicoties citiem parametriem ekspozīcijas trīsstūrī, mēs varam kontrolēt attēlu un pielāgot parametrus attiecīgai situācijai, bet par to tad īsti pēc mirkļa. Tātad rezumē par ISO. Zemes ISO 100 līdz 200 spilgtai gaismai un detaļām, augsts ISO, kas ir 800 vājākai gaismai un graudainākiem efektiem. Ekspozīcijas trīsstūris ir būtisks rīks, kas palīdz izprast un kontrolēt gaismu fotogrāfijā. Saprotot tā darbību, varam pilnībā izmantot savas kameras potenciālu un radošās iespējas. Ekspozīcijas trīsstūris ir modelis, kas izskaidro 3 galvenos fotogrāfijas tehniskos parametrus, kurus apskatījām jau iepriekš. Slēdžu ātrumu, diafragmas atvērumu un ISO. Izprotot šo modeli, mēs saprotam visu šo 3 parametru līdzsvarošanos. Un tas, kā viņi nosaka, vai
attēls būs pareizi eksponēts, nepietiekami eksponēts, pārāk tumšs vai pāreksponēts, pārāk gaišs. Visi šie 3 parametri ir savstarpēji saistīti. Mainot vienu, ir jāpielāgo vismaz viens cits, lai saglabātu līdzsvaru. Piemēram, ja vēlaties ātru slēdžu ātrumu, lai sasaldētu kustību, var nākties 1 palielināt ISO, lai kompensētu zaudēto gaismu, vai atvērt diafragmu. Tātad mazāks F skaitlis, vairāk gaismas, lielāks caurums, vairāk gaismu sasniedz filmu. Bet, ja tu vēlēsies fotografēt ainavas un izvēlēties lielāku F skaitli, tad mazāk caurumu, lai vairāk fokusā viss būtu, ir 1. Vai nu jāpalielina ISO, vai nu 2 ir jāsamazina slēdža ātrums. Un tātad jāizvēlās lēnāks slēdžu ātrums. Atceries, ka analogajā fotogrāfijā filmas ātrums, jeb gaismas jūtība tiek izvēlēta jau iepriekš. Tāpēc to pielāgot nebūs iespējams. Fotografējot filmu ir iespējams kontrolēt tikai 2 mainīgos – slēdžu ātrumu vai diafragmas atvērumu. Domājot par kadru izvēli, jau iepriekš ir svarīgi saprast, ko konkrētajā situācijā vajadzēs. Vai objekts būs kustīgs, vai man gribās vairāk detaļu fokusā. Un tātad izvēlēties vienu, vajag pielāgot otru. Noslēdzot teoriju, īsumā apskatīsim filmu dažādības. Filmu fotogrāfijā pastāv dažādas filmu kategorijas, kas piedāvā unikālas īpašības un estētiskos risinājumus. Katra veida filma ir piemērota noteiktiem radošiem mērķiem vai tehniskām prasībām. Šodien apskatīsim tikai 35 mm negatīvu filmu, bet pēc citiem formātiem un filmu veidiem jau pieķersimies nākotnē. Šo filmu veidu populāri padara tās universālās pielietošanas veidi un zemās ražošanas izmaksas. Kāpēc jūs sauc par negatīvu filmu? Tāpēc, ka attēls uz filmu būs apgriezts. Gaišās zonas būs tumšas un otrādi. Negatīvu films ir gan krāsains, gan melnbalts. Atkarībā no situācijas ir nepieciešams saprast, vai grib attēlu krāsainu vai melnbaltu. Visbiežāk melnbaltās filmas būs lētāks, izņemot atsevišķus gadījumus. Taču melnbaltās filmas attīstīšanas izmaksas būs dārgākas, jo tas prasa manuālu darbu. Mēs mūsu filmu laboratorijā krāsainās un melnbaltās filmas attīstam par vienu un to pašu cenu, jo mēs visu procesu veicam manuāli. Taču lielākās laboratorijās krāsainās filmas attīstīšanas izmaksas būs mazākas, jo tas ir automātiski process, izslēdzot manuālo darbu. Tātad par filmām. Tās varam iedalīt dažādi. Primāri krāsainas un melnbaltas, sekundāri amatieru filmas, profesionāls un eksperimentālās. Vislielākā atšķirības starp filmām būs tieši krāsaino filmu kategorijā. Citas filmas būs ar lielāku kontrastu un spilgtākām krāsām, citām būs dabīgāki sejas toņi, bet vēl citas piemērotas konkrētai gaismas temperatūrai. Melnbaltās filmas visbiežāk atšķirās tieši ar kontrastu. Ir filmas ar lielāku kontrastu, bet ir tādas, kurās melnais līdzināsies pelēkam. Amatieru filmas parasti būs lētāks un universālāks, bet filmas profesionāļiem dārgāks un specifiskāks. Un runājot par eksperimentālajām filmām, kā lomogrāfijas lilā vai tirkīs filma. Tās noderēs mirkļos, kad es atvērts eksperimentiem un gribēsies kaut ko jaunu. Tātad, visu rezumējot. Ja esi iesācējis, es iesaku izvēlēties amatieriem paredzētās filmas, tās būs lētākas un varēsi nofotografēt daudz vairāk kadrus pret attiecīgo izmaksu. Un atkarībā no nepieciešamā ISO, es iesaku izvēlēties kādu no šīm filmām. Tātad, krāsainās filmas dzīvīgiem, spilgtiem attēliem, melnbaltās filmas klasiskiem kontrastainam izskatam. Ļoti labi darēs, piemēram, arhitektūrai. Specifiskāks filmas eksperimentiem un jau radošiem efektiem. Nu, ok, esam jau tikuši līdz pašai pēdējai sadaļai mūsu video, un tas ir kameru tests. Apskatīju vienu spoguļu kameru un vienu kompaktu kameru. Tā kā šis ir mūsu pirmais video, gribēju apskatīt nozīmīgu kameru analogajā pasaulē. Un tāpēc tas ir neviens cits kā Canon F1. Canon F1 ir tiešām nozīmīga kamera. Tas bija liels solis priekš Canon. F1 ir pirmā profesionālā filmu kamera, kas tiek ražots kā tieši konkurences Nikon F2. Jāpiemina, ka zem nosaukuma F1 kopumā ir 3 dažādas kameras. Oriģinālā Canon F1, tad ir Canon F1N un Canon New F1. Šodien mēs apskatīsim Canon F1 un F1N
kas gan ir dažādas, tomēr praktiski vienādas kameras. F1 ražošana ir uzsākta 1971. gadā. Tā ir būvēta kā tanks un kamera ar vislielāko pieejamo aksesuāru skaitu vēsturē. Vairāk nekā 130 dažādi aksesuāri. F1 ir pilnīgi mehāniska kamera, un tās vienīgā elektroniskā sastāvdaļa ir gaismas mērītājs. F1 tika veidota modulāri, tāpēc tā ir ļoti daudz aksesuāru, kā arī iespējams ir noņemt skatu meklētāju. F1 ir tiešām satriecoša kamera, tā ir pilnībā mehānisma. Tas nozīmē, ja pat gaismas mērītājs nestrādās, tad to būs iespējams lietot. Un tad parametrus var noteikt vai nu pēc Sunny 16, vai nu arī pēc telefonā lietotas aplikācijas. Tad ķersimies pie kameras apskates. Paskatoties uz augšu, mums nekā tieši tur nav. Mums ir filmas atvilkšanas kloķis, mums ir palaišanas kloķis, mums ir filmas ātruma izvēle no bulba līdz 2000. Kā arī šo paceļot uz augšu, mēs varam izvēlēties gaismas jūtību, jeb filmas ātrumu. Otrā pusē mums ir filmas attīšanas kloķis. Tad, kad jau esam izfotografējuši filmu, tad attinam, kā arī aizmugures attaisīšanas kloķis, kurš atšķirībā no citiem modeļiem mums jāpiespiež papildus podziņi. Atkal dikti daudz nav, kā tikai logo, modelis un viens kloķis, kurš atbild par dažādām funkcijām. Tā primārā funkcija ir timeris. Atvelkot, mēs iegūstam aptuveni 10 sekundžu timeri. Depth of field kloķis. Viņam pastāv arī lock funkcija. To pagriežot uz L. Mēs varam pacelt spoguli. Skatoties uz kameras apakšu, šeit mums dikti tiešām nekā nav. Šo atskrūvējot mēs varam tikt pie baterijas. Šeit mums ir filmas attīšanas. Tā kā esam izfotografējuši filmu, lai mēs to varētu attīt, mēs nospiežam pogu un, protams, tripod sockets. Skatoties uz aizmuguri, mēs varam redzēt, ka mums šeit ir memory holders, kur mēs ievietojam filmas aizmugurīt, lai saprastu, kādu filmu tad mēs fotografējam. Un mums ir poga, kas kalpo izslēgšana, ieslēgšana priekš gaismas mērītāju. Tātad ņēma modeli, gājielās, un tad skatāmies, kas mums sanāca. Es teiktu, mēs bijām aizbraukuši uz Elemental Rīga, un, ko es varu pateikt? Pirmais kārtas ļoti super, varbūt nedaudz underexposed, bet tā, protams, ir mana vaina, jo tu jau pats pasties, nav kāda ekspozīcija. Un otrais kārtas ir arī superīgi vispār, vispār man ļoti patīk. Katrā ziņā tas, ko tu redzi viewfinderī, tas ir arī aptuveni tas, ko tu noķers uz filmas. Ir models 98%, ir tas, ko tu redzi viewfinderī. Un, protams, arī skatoties uz kaut kādām būvas fotogrāfijām, tur gluži nav pat ko piebilst. Es teiktu, ļoti labi sanācis. Tās bildes, kas ir underexpozotas, tā ir mana vaina. Pats esmu nomērījis precīzi. Un jā, es devos arī Ziemeļblāzmas medībās, un man tas bija tā kā vajadzēja čeklistā ielikt ķeksīti, ka es esmu nofotografējis Ziemeļblāzmu uz filmas. Un mans sabiedrotis bija F1, un tad arī rezultāts. Es teiktu, ļoti labi sanāca priekš pirmā mēģinājuma. Es izmantoju gan statīvu, gan arī palaidēju trosi. Palaidēju trosi ir iespējams mums iegādāties arī veikalā, ja tev gadījumā nav. Ja tu neredz veikalā, droši raksti uz hello@35mm.lv atradīsim. Un, jā, es teiktu ļoti labi. Tas laiks, es izmantoju bulbu režīmu, tas laiks bija aptuveni no 60 līdz 180 sekundēm. Tā kā vispār diezgan labi. Ok, tad rezumē par F1. Es teiktu, man patīk. Un ne tikai tāpēc, ka tas ir aizāsturisks un skaists modelis, bet tā ir vienkārši laba spoguļkamera. Tā ir būvēta uz palikšanu, pilnībā mehānisma, nepaļaujas uz nekādu elektroniku un sadarbība ar ļoti daudz un plašu klāstu ar objektīviem. Tā kā visvairāk man patīk arī 2000.
tas ir diezgan ātrs shutter speeds. Jāpiemina, ka tā ir smaga kamera, bet man patīk. Es teiktu, vienīgā problēma ceļojot varētu būt, jo viņa ir tomēr smaga. Ar objektīvu, atkarībā no objektīva, 1,2 kg varbūt. Tā, bet pietiks par spoguļkamerām, ķersimies pie kompaktkamerām un parunāsim par Nikon. Nikon L35TV AF ir lielisks point and shoots. Nāk no Nikon L35 kameru sērijas, kas bija pazīstama ar uzticamību, izcilo kvalitāti un mūsdienīgajām funkcijām priekš sava laika. Bieži dēvēts arī par L35 AF lielo brāli, jo 1. Tas ir lielāks par oriģinālu, 2. Tajā ir 2 lēcas, kas padara lietošanu universālāku. Ražota Itālijā 1986. gadā, tās arī patur retro izskatu, jau iepriekš pieminētās 2 lēcas, autofokus izmantojot infrasarkano gaismu, automātiskā ekspozīcija un, protams, zipspuldze. Tā uzliks augšā, kad kamera novēros, ka ir par tumšu un nepieciešama palīdzība. Svarīgi pieminēt, ka L35TV netika slavēts kā tas priekšgājējais L35 AF, taču tā ir nozīmīga kamera, jo 2 lēcas vienā kompaktkamerā, tas bija kaut kas jauns un ievērības cienīgs. Un kā tad ar lietošanu? Viegli. Nikon L35TD. Sāksim ar augšu. Šeit īsti nekā nav, izņemot ieslēgšanas izslēgšanas poga, tātad lēcas nomaiņas funkcija, pati fotografēšanas funkcija un displejs, kurā atspoguļo kādu filmiņu jau, cik daudz kadri palikuši, vai arī ieslēgt timeris, ko timeri ieslēdz šeit. Tāpat arī pāriesim uz priekšu. Pats objektīvs, šeit pati viewfinder lēca arī nomainās, tādā brīdī, kad tiek nomainīta lēca šeit. Un tad arī tā, ko iepriekš pieminēja funkcija par timeri. Ja kamera jutīs, ka ir kādas pa tumšu, tad viņš automātiski pacels zipspuldzi, un tad arī mēs varēsim fotografēt ar ko. Ja gribās nelietot zipspuldzi, vai tiešāk negribās lietot zipspuldzi, tad mēs viņu varam turēt uz leju. Un tas ir tā kā flash override funkcija. Jo tiklīdz būs pa tumšu, viņš metīs augšā. Bet, ja mēs turam uz leju, tā arī kamera ir būvēta, ka viņi funkcionē. Un aizmugurē mums īsti nav ko redzēt, kā tikai atvērt filmu un ievietot to. Apakšā šeit mēs liekam baterijas un var uzlikt straipada. Tas ir arī aptuveni viss par Nikon L35TB. Un tieši tāpat kā Canon F1, šo kompaktkameras ņēma arī līdzi dažādos piedzīvojumos. Un, jāpiemina, ka kamera pati aprēķina ekspozīcijai nepieciešamos parametrus. Tā kā citreiz fotografējot spilgtā gaismā var gadīties kāda kļūme. Tātad, runājot par bildēm, es teiktu ļoti forši. Es paņēmu līdzi viņu uz Players Club un es teiktu, rezultāti ir labi, cik labi mēs izskatāmies. Fokusē, kur vajag. Tā kā jā. Un kā mums gāja Elementalā, tas ir arī labi. Fotografēju gan tieši turpat, kur es fotografēju Canon F1. Un es teikšu, nelika vilties. Vienā no kadriem, es teiktu, ekspozīcija pievīla. Ēnā fotografējot, kur tev debesis ir gaišas un ēnā modeli ir tumšāka, var sanākt šaizīte. Tur jā, bet tāpēc tas pats trepju kadrs, es teiktu, ļoti forši. Vienīgais mīnus, ko es varētu teikt, ir tas, ka tas, ko tu redzi caur viewfinderu, nav tas, kas pilnībā tiks atpoguļots filmas. Tātad viewfinders parāda, diemžēl, bišķi mazāk nekā tas, kas nonāks filmas. Un tā kā tā ir filmu kamera un tā kā tās ir point and shoots, es teiktu, nelika bilties.
nelika vilties noteikti. Kopumā ļoti patīkama lietošana. Man noteikti uzrunā dizains, lietošana ir viegla, un kā jau priekš point and shoota, rezultāti ļoti iepriecināja. Retu reizi autofokus nokļūdījās, kas ir ļoti apsveicami priekš kameras, kurai teju 45 gadi. Mīnusi? Vienīgais, par ko varētu pasūdzēties, ir kameras lielums. Tā ir nedaudz lielākā kā citas kompaktkameras, bet citādāk tas ir tieši tas, kas sagaidāms no point and shoota. Ceru, ka bija interesanti, un paldies, ka izturēji līdz pašām beigām. Tā kā tuvumā jau ir Ziemassvētku un jaunais gads, tas ir brīnišķīgs laiks, lai ielēktu jaunā hobijā un filmu entuziastu pulciņā. Izmanto īpašo piedāvājumu mums mājaslapā un ieķers tev kādu jaunu foršu kameru vai papildini savu filmu krājumus. Tiekamies jau nākamajā epizodē. Čau!